viss chill. Man tikai reāli likās. Viss ir chill, viss kārtībā. Es esmu snikera palīgs, jo snikeram bija bail vienam intervēt šodienas viesi. Un šodienas viesis ir ļoti interesants cilvēks, ļoti pēdējā laikā par šo cilvēku tiek daudz runāts, gan TikTokā, gan YouTubā, visur. Un jā, kaut kā tā sagadījās, kad mēs sākām runāt ar viņu Instagram DM'os, un es izdomāju viņu pasaukt uz šo podcastu, priekš snikeru. Bet snikers baidījās viens, un tāpēc es esmu arī šeit šodien. Un jā, kas es vispār esmu? Es esmu Kārlis. Salaspils, OB Beats, čekojiet aprakstā OB Beats linku, ja jums vajag uztaisīt kaut kādu production mūzikai, beatus, miksu, viss OB Beats links aprakstā. Bet jā, vispār es esmu čūzīts no Salaspils, un es esmu šeit, lai uzdot interesants jautājums Martai. Un tas skatīsies, kā mums ies. Es nerunāšu un nedraudzēšos ar ārstiem un neglītiem cilvēkiem. Neaizmirsti uzspiest like, uzrakstīt komentāru un abonēt šo kanālu. Ja nē, tad tu nemīli savu māmu. Man sauc Marija. Man ir 21, šobrīd paliek 22, un es esmu no Rīgas. Visu dzīves dzīvojas Rīgā, ja? Dzimusi, augusi, jā. Okay. Rīga. Rīgas reprezents, jā. Un ko tu vispār šobrīd dari, kad dzīvi mācies kaut kur, vai? Es studēju par treneri. Man sanāk 2. semestrs. Okay. Un es laminēju un skropstas un uzits. Jā, tev tas profils. Ja jūs tā kā zinat. Mēs par skropstām ļoti daudz zinām, jā. Okay. Bet, es esmu izpētījis, protams, tavu profilu, un līdz ar to mēs zinām, ka, jā, tu nodarbojies ar skropstām. Cik ilgi tu to dari? Janvāra sākums, vidus. Tad nesen? Jā. Kāpēc es domāju to? Pašai interesē? Gribēju būt pašnodarbinātā. Okay, tātad 9-5 darbu nestrādā? Nē. Tu esi kādreiz strādājis 9-5 darbu? Jā. Kādu? Mans pirmais darbs bija sanākt tā kā pie tēta rūpnīcā. Man bija kaut kāda 13. Un viņš teica, tā kā, ka man ir jāiemācās smags darbs, lai es tā kā nopelnu naudu savam pirmajam telefonam. Tas bija man tā kā pirmais darbs, un viņš tiešām bija smags, tā kā 8 stundas uz kājām. Tā kā jālīdzina, tā kā gumijas flīzes. Un tad tā kā tāds otrais nopietnais darbs man bija skolas laikā, tā kā vadīt degustācijas, un man liekas, kas tur bija sanāk kaut kāda lūpica, vienkārši, kad visi gāja uz lūpicu strādāt. Jā. Un cik gados bija pirmais darbs rūpnīcā? 13. 13 Viņš bija tā kā oficiāls. Un cik ilgi tu strādāji? 3 nedēļas, lai nopelnītu naudu telefonam. Tas bija viss? Tad nopelnīju telefonu un viss? Jā. Un lūpicā? Kaut kādi 4 mēneši, kaut kas tāds. Cik gados? 15. Tātad, un tie bija vienīgie darbi, kur tu strādāji? Nē. Vai arī pēc tam ir bijis? Kas ir pēdējais, kur strādāji 9-5 darbu? Pēdējais? Jā. Ne 9-5, tas bija maiņu, drīzāk grafiks. Lamanžamā. Okay. Un tā arī kā... treneri? Nē, es pirms biju par administrātoru, tas bija pirms es tā kā gāju studēt. Un tad es tur pastrādāju, un tad es sapratu, ka īstenībā es ar to gribu saistīt savu dzīvi. Tā kā tas bija tāds ļoti foršs darbs, kur tā kā caur to maiņu grafiku kā administrators sapratu to, ka es gribu tā kā to padziļināt, mācīties. Un skrops, tas ir tāds tā kā side hobbies, vai arī kaut kas, ko tu gribi vairāk tā kā izsisties? Tas noteikti ir tā kā vairāk side hobbies. Man patīk to darīt, tas ir ļoti, ļoti forši, bet tā nebūs tā kā mana sirds lieta un uz kā es tā kā būvēšu visu. Vai no tā var labi nopelnīt? Jā. Jā? Jā. Okay. Tad šobrīd tavs main income ir no kurienes? No tā? No skropstām, jā. Okay. Jā. Okay. Mēs varam iet varbūt tālāk. Man ir šāds bišķīt interesantāks jautājums. Vai tu vari raksturot savu ideālo čali? Gan izskatā, gan raksturā, gan statusā? Man tagad ir, tā kā teiktu, ka šis ir tā kā tas ideālais variants, kas man tagad arī ir. Es 3. gadu jau esmu attiecībās, bet man nekad nav bijis svarīgs izskats. Man liekas, tas ir tā kā, man ir vienalga par to. Bet man ir ļoti svarīgi vienmēr bijis, lai es jūtos droši. Tā kā gan finansiāli, gan fiziski un tā tālāk. Un tā kā
es nebūšu kopā ar cilvēku, kurš tā kā nevar iedot pa muti vai kaut kas tāds. Tā kā tā sievišķā enerģija, kas ir te tagad, tas femboys, tā kā estetika vai kaut kas tāds, kas ik pa laikam parādās, tā kā that's no for me. Tā kā tas nav priekš manis. Tad tev vajag jūsu drošību attiecībās. Man liekas, tas tā kā tāds... Tu zini, ka viņš var samest šaļus tev pretī ejot. Jā. Tātad, principā, tu gribi teikt, ka šobrīdējais čalis, kurš tev ir 3 gadus, ir izstais. Interesants secinājums, ka mēs tik tālu nonācām, bet tā kā nē. Bet ja vajadzētu, tad varētu, jā. Okay, kā tādu. Tikai, jā. Vēl man ir svarīgi, lai ir pat cilvēkam vispār, gan čalam, gan draudzenei, pieņemsim, manai ļoti svarīgi paši izaugsmi. Tā kā visu laiku ir kaut kas jādara, tas tādā, ka man paliek garlaicīgi. Es nevaru būt kopā ar cilvēku, kurš sēž visu laiku uz vietas un neko nedara. Visu laiku kaut kam jānotiek ir dzīvē. Jā. Tagad mēs pājam šīs soļus atpakaļ. Tu atbildēji, ka tev nekad nav interesējis izskats cilvēkā. Nu jā. Bet tomēr bija video, kur teica, ka tu nerunā ar neglītiem cilvēkiem. Vai tas bija pārspīlēts, vai kāda bija doma tam video? Doma video bija tāda, kad es teicu rāsnu un neglīti, vai ne? Jā. Pēc tam mēs par to runājām TikTokā, un es atvainojos, bija viss tas, jā. Un būtībā es agrāk biju viens no tiem cilvēkiem. Kā jau es minēju, es negāju uz sporta zāli, es vispār par sevi nerūpējos. Man bija pilnīgi vienalga, kā es izskatos. Es ļauju visiem cilvēkiem teikt man, ko viņi grib. Un bija pilnīgi vienalga. Man liekas, ka tie cilvēki, kas bija mani draugi, patiesībā tā nebija. Viņiem vienkārši bija svarīgi tur iedzert, uzpīpēt un tā tālāk, jo es agrāk gan dzēru, gan pīpēju. Bija kaut kāds 17, 18, es vispār par sevi nerūpējos. Un man tā bija ļoti sāpīga tēma, tas video, ko es uztaisīju. Jo tas agrāk ar mani arī bija noticis, un es tam gāju cauri. Un tas man bija tāda sāpīga tēma. Un tāpēc es to arī pateicu, kā es to pateicu. Bet es neheitu. Es gribu, lai tie cilvēki, kur es agrāk biju, es gribu, lai viņi arī savāca sevi grožos un savāca savu dzīvi atpakaļ un spēja kļūt labāk un spēja izdarīt vairāk. Jā, un tāpēc man bija tā sāpīgā tēma un tas video un viss tās. Es domāju, ka tu viņus gribi motivēt ar to visu, jā, to. Jā. Es par to mācos, un man rūp sabiedrība, man rūp citi cilvēki, man rūp, kas ar viņiem notiek, bet es tajā momentā, tajā video, es ticamāk ļauju vairāk emocijām par sevi varu nekā varbūt padomāt, kā tas skanētu no malas. Un tāpēc es arī atvainojos un sapratu, ka tas tā cilvēks, protams, tu vari tā motivēt tā tālāk, bet ne visiem tas būs saprotams. Tā informācija, kā tu viņu pasniedz, tas ir arī tikpat svarīgi, cik tā doma. Bet tu patiešām jūties slikti, kad tādu video uztaisīji? Nē. Bet es jūtos tā, ka es kā jau teicu, man tā bija sāpīga tēma. Es to pateicu ne ar īstajiem vārdiem, bet doma aiz tā man bija pozitīva un laba. Un es gribu, lai visi tie cilvēki, kā es tur teicu, ielas otrā pusē iet, un es neiešu, lai cilvēki nāk manā ielas pusē. Tāds filozofiska metafora, lai viņi nāk pie manis un lai mēs ejam visu sabiedrību, kaut kādas arī jaunas mēnesis, kā es agrāk biju, lai mēs ejam tādā vienā konkrētā virzienā uz pašu izaugsmu. Jā, bet es uzskatu, ka, lai arī tu runā cik asi, lai arī tu reāli motivē cilvēkus sakot to asi viņiem sejā, bet kāpēc tieši vārdi es nerunāju ar asiem cilvēkiem? Ka tu nerunā. Tādiem. Vai tiešām tu nerunā ar viņiem? Vai tas bija tāds slavas ķēriens, kaut kas, kas vairāk noķertu uzmanību cilvēkiem? Es kā jau minēju, man tajā momentā bija tīra emocijas, man tīri aizgāja viss emocionāli. Es neienīstu nevienu, un es to biju domājusi vairāk kā metaforas ziņā, kas ar tiem cilvēkiem, kuri negrib savu izaugsmu, kuri bija agrāk kā es, kurš par nevienā neklausījās. Man bija pilnīgi vienalga, ko citi teica, kā es dzīvoju. Kas negrib runāt ar tiem cilvēkiem, kas
netiecās uz to pašu izaugsmu, kas iet tā kā vienā un tajā pašā virzienā dzīvē un dara sev pāri. Beigās dara paši sev pāri, tā kā es sev darīju pāri agrāk. Pats pirmais video, ko tu uztaisīji, kad tu runāji par tādu bišķīt asāku tēmu, varbūt tu vari atgādināt, kurš tas bija, kurš tā pirmais izstās TikTokā. Par strādāšanu jauniešu. Tu nestrādās, jā. Nu, par to vargošanu, jā, kad es tā kā biju neapmierināta. Kāds bija cilvēku reakcijas uz to? Vai visi bija negatīvs, vai bija tāds 50-50, vai bija tikai, varbūt kaut kas bija šī pozitīvs? Tāds 50-50, stabili 50-50, un pārsvarā visas negācijas bija no pieaugušiem vīriešiem, tā kā 40-50, kas nekas interesanti. Jā. TikToks pēc bija viens no viņiem, jā? Nē. Tas viņš par to neaizskāra. Viņš vēl nezināja par mani tajā momentā, neko nezināja. Tad, kad viņš uzzināja par tevi? Es biju uztaisījusi kaut kādu vienu live stream, un tad es ieraudzīju, kad viņš tur iegāja tajā live streamā, kaut ko apsveicinājās, un tā es uzzināju, ka tāds ir, un viņš kaut ko tur runāja. Bet tas bija tāds pirmais moments, kas uzzināja. Okay. Un kā tad viss sākās ar to TikToks pēc? Kad viņš sāka taisīt par tevi video un... Par to, kad es asi tā kā pateicu. Jā, par to lieko svaru. Kāds bija viņa pamats tam? Viņa pamats? Jā. Nē, esmu jautājusi. Bet tev nav tāda sajūta, ka viņš to arī darīja tā kā slavas ziņā? Lai... Priekšklauta. Jo tu jau tomēr izteici tiem video. Nedomā, ka viņš tā kā taisīja tās visas reakcijas, lai arī izstos. Es nezinu. Tas viņam jājautā. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē, jo var pastīties viņa kontentu un mēģināt varbūt saprast, vai viņš tā kā tiešām arī saka no sirds to, ko viņš domā, vai viņš tāds ir dzīvējis, viņa personīgi nezinu. Es neesmu nekad viņu satikusi, cik saprotu, viņš pat Latvijā nedzīvo. Laikam Anglijā dzīvo? Jā, kaut kur ārzemēs. Un es savos video saku, es tā kā ikdienā tā nerunāju, es tā runāju, kad man kaut kas trigero un sāpina. Vai viņu trigeroja mani video, vai arī tas bija kāda cita iemesla dēļ, to es nezināšu. To viņš man nepateica. Jā. To es viņam arī nejautāju. Bet tad, kad es atvainojos, viņš visu izņēma ārā. Viņš man tā kā pateica to, ka viņš tiešām bija tā kā aizvainots tajā. Bija Leo Čirkovs, tāds life coach, un viņš bija tas apology video. Es redzēs, jā. Bet visu viņš tomēr neizņēma ārā. Video par tevi ir atrodam viņa TikTok kanālā. To es nezinu, bet viņš man jautāja, vai ņemt arī kaut ko citu ārā, vai man vienalga es teicu, tā kā tie video, kuri varbūt bija tieši par maniem video, kurus kaut ko konkrēti runāja, tie var tā kā palikt. Bet vai viņš arī privāti sazinājās tev? Vai viss notika live streamā? Viss notika live streamā. Okay. Labi. Tev varbūt kāds paturpinājums par šo tēmu tieši? Man interesē drāmas un bīfi tev. Es esmu redzējis highlights no kaut kādiem bīfiem. Tev bija to influencer, es nezinu, kā viņi sauc. Vēl Funface TV ielika viņi to video, tur audžu dēls un tā tālāk. Tu vari paskaidrot sīkāk savu viedokli par to. Elīza? Elīza Kupčajā. Es īsti nezinu. Es nezinu to. Kaut kāds squad person. Jā. Ko tu vari kā? Tavs viedoklis, ko tu vari pastāstīt par viņu? Jā. Mans tieši ko es par viņu domāju. Jā, tā kā droši. Es par viņu nedomāju. Tagad tu vispār nedomā par to vispār? Es par to vispār nedomāju. Bet tas, ko es varu pakomentēt, es nevienā video, nevienā vārdā viņu nenosaucu. Es vienkārši pamatoju savas domas, un mums uztaisījām to live stream, ko man reāli cilvēki komentāros teica, vai uztaisat live stream, uztaisat. Un viņi teica, priekš kam, ko tas dos, un beigās viņi teica, lai izrunātu visu. Mēs es nezinu, vai mēs izrunājām vai neizrunājām. Es visu pateicu, un tad, kad cilvēkam nebija ko teikt, tas izgāja ārā. Bet mana doma ir tāda, ja tevi kaut kas trigero dzīvē, tad tu esi ar to saskāries un neesi pats ticis pāri kaut kādam konfliktam, kas tev ir bijis pagātnē, tas ir viens. Otrs, vai tu pats to gribi un tev tā nav, un tāpēc tu triggerojies uz to cilvēkam tas ir. Un tā kā ir tie divi varianti. Kāpēc viņi triggerojās un sāpinājās, nezinu, viņi man nestāstīja personīgi, bet, jā. Par to bīfu, man īsti baigtie komentāri nav.
Par viņu es neko par viņu vispār nezināju līdz tam. Es uzzināju, ka tāda vispār eksistē. Un es pēc tā video, tas bija reāli, es iegāju nākamajā dienā telefonā, un bija tāds, kāpēc manā For You page esmu es? Un tad viņi vienkārši reaktoja un pateica to, ka viņi tas triggeroja, ka viņi tas tā kā sāpināja, un es no sākuma nesapratu, kāpēc, bet tad es padomāju to, ka īstenībā es daudz cilvēku sāpināju, jo ļoti daudz tā kā ir ar kaut kādām svara problēmām, dzīvesveida problēmām, un es to pateicu ļoti asi. Bet no vienas puses, tā ir viņa problēma, ka viņi tā kā ir tāda, tā kā apvainosies jau tie, kuri tā kā paši nav tā kā sevi pilnveidojuši līdz galam un tā tālāk. Tā kā es vispār neredzu problēmu, kā tu to pateici, tā kā pilnībā tev piekrīt pie katra. Nu, zini, kā meitenēm arī citādāk ir. Un tomēr man liekas, gan meiteņu, gan puiši uztver uz kaut kādu tādu kontentu ir citādāka. Plus, ja tev ir pagātnē bijušas tādas problēmas, tas noteikti arī tavu uztveru padarīs asāku. Kā pagātnē, kā tu domā? Nu, pieņemsim, es nezinu. Viņi man neteica, ka viņi ir ar to saskārušies, bet es, piemēram, zinu to, ka daži cilvēki, piemēram, ir saskārušies ar kaut kādām svara problēmām, izskata problēmām, kompleksiem, kurus varbūt nevar tik ātri atrisināt. Un tad varbūt tieši mans video nevis tā kā palīdzēja, bet triggeroja. Bet sevi bija tā kā kādreiz tā kā žoska rāsnes, jā. Bet man tā kā vispār tas netrigero. Jēķips atur acis cilvēkiem, lai viņi kaut ko sāktu darīt. Un, ja viņiem tas ir grūtāk, tad viņiem vienkārši jāstrādā kā smagāk, bet still to arī to sasniegt, ko tā kā teici. Jā, protams. Tas arī ģenētiski kā kuram. Man bija grūti. Labi, man nebija tik grūti, bet Bet man liekas, ka Snickers vispār melo. Varbūt viņš bija rēsns, bet man liekas, ka tu nevis notievēji, bet tu izstiepies. Kas ir pilnībā cits stāsts. Tā varētu būt. Tā varētu būt. Ok, jā. Nē, bet tas darīja. Man īstenībā rītīgi nobulīja, kad bija rēsns, jā. Un tad viens vasaras laikā tā kā nomet 20 kg. Wow. Pat 3 mēnešiem. 3-4 Ko tu mēneši. darīji? Tu Es neēdu, es skrēju katru dienu. Es sāku sportot, tā kā normāli sportot. Jā. Bet tu neēdi? Nē, es ēdu. Man bija normāla diēta, tur neēdu katru dienu. Es nezinu. Kad maķīt, tā kā jā, tāda? Es ēdu mazāk un ēdu labāk, teiksim tā. Anyways. Tas redzējis to Funface TV video par tevi. Par tevi. Tas YouTube video? Jā. Nē. Es neesmu vispār skatījusies nevienu hate video. Gandrīz. Es neredzēju nemaz. Man vienkārši tā kā... Tev neinteresē vai kā? Man tajā momentā bija tā kā ļoti, ļoti grūti. Tā kā pirmās dienas, kad tā viesa pagātne tika uzraksta, es tā kā 3 dienas vienkārši... Es nezināju, ko darīt. Man vispār tā kā es negāju ārā no mājas. Es gāju ārā no mājas tā kā ar saules brillām cepuri. Vienīgais, ko es redzēju, bija tas... Tu teici, tas Audždēls, jā. Audždēls, kurš nav pabeidzis 12 klases. Un tas TikTok. Spēc. Jā. Un Elijas Kupča vairāks neko neesmu redzējis. Neko vispār. Tad uzreiz jautājums, Audždēls teica, ka tev ir neīstas lupas, vai tā ir patiesība? Jā, man ir. Kad tu sev ieliki neīstā? Pirms 3 nedēļām. Pirms 3 nedēļām? Jā, viņas tagad pilnībā sadzīja. Jā, un tās bildes, kur man izsmēja, kā tur bija tā kā fresh uztaisīts. Un tā kā, tu zini kā, ka tev tā slip filler, tu tā kā dura rādatu iekšā. Un tā pēc tam tā kā, tā kā tev dura iekšā rādēt, un pēc tam paiet, jo vairāk dura, jo ilgāk dzīst. Man 2 nedēļas bija, lai līdz sadzīja, un jā. Bet pirms 3, jā. 3-4 nedēļas man nesen tikai sadzīja, jā. Ok. Tad arī jautājums, tu teici, ka tu gāji ar saules brillēm pa ielu. Tev cilvēki atpazina uz ielas? Tā kā pirms tam. Tā kā pirms tu staigāji ar saules brillēm. Es tikai neskatos beigas citiem cilvēkiem uz ielas, bet man liekas, ka nē. Bet tad, kad es aizgāju pirmo reizi uz džimu bez saules brillēm, tad jā, ko 3 cilvēku, ko sačukstājās. Čukstājās, ok. Jā. Man neviens nav piegājis klāt neko jautājis. Man liekas, es iztos diezgan biedējuši uz ielas, tā kā neko tas bitch face, resting bitch face. Jā. Nē, es gribēju zināt, vai tā kā nāk cilvēki kaut ko teikt, prasīt, vai visi vienkārši tikai no malas. Jā. Bet tā kā, saprot, ka pa tevīm runāja. Jā. Okay. Un tagad es tiem šitos skatās un kaut ko sačukstās, tad jā, tagad var saprast.
Okay. Labi, tad jautājums par TikTok. Tu izdzēsi visus TikTok video? Jā. Vai ir plāns atgriezties TikTokā citā platformā? Vai Jā. TikTokā tieši? Jā. Varbūt kaut kur citur, YouTube, kaut kur Instagrams? Vai tikai TikToks? Jā. Būs comebacks, jā? Jā. Kad mēs varam sagaidīt kādu šādu atgriešanos? 10. aprīlī. Es turpināšu darīt, ko es daru. Es neapstājos līdz pie tā, bet vienkārši tik daudz, kas notika, un es visu šo negaidīju. Bet viss vecais konteksts ir pazudis, ja? Tas netiks republicēts. Nē. Okay. Par DMiem runājot. Tev ir kaut kāds populārs vai kaut kāds influenceris rakstījis DMos? Es neskatījusies. Tu kā neskaties DMus? Man neinteresē vispār. Kā tu viņu DM redzēji? Viņš ielika kaut kādu dziesmu ar man ļoti vecu bildi. Jā. Kaut kādu, kur tu atradi, jā. Bet, jā, es vienkārši, tas bija tagad rīktīgi, tagad interesanti un forši, un jā, es tos atbildēju. Bet ir arī kaut kādas jocīgas lietas, ko tu saņem diemos, ko tev cilvēks sūta? Kā definē jocīgas lietas? Tu esi saņēmusi dikpikus? Nē, man liekas. Vai arī es neesmu skatījusies. Bet tev jau pārsvarā raksta TikTokā diemos, vai ne? Es varu tagad paskatīties. Jo man liekas, ka tev Instagram... Es neesmu bijis TikTokā nedēļu. Man story, tas viss, man moments notika, man reāli ir kaut kāds, sakotāji, Instagramā. Es pirms tam Instagram biju izdzēs. Vispār sociāla mēdī nepatīk. Jā, 5000 sekotāji TikTokā. Bet to story noskatījās 1000 cilvēku. So, es pretī maču man stalko daudz, jā. Es tagad pastīties TikToku. Ja tas interesē. Jo es pat neskatīsies. Ok. Paga. Nu, es šito domāju, es varu teikt, jo mums būs viens tas pats rādījums, tas labākais fitness kanāls. Ok, tagad ir 117. Jā, tas tā kā uzrakstīja. Nu, es viņam uzrakstīju pirmā. Es nezinu. Kas te ir tāds interesants. Tu vari atvērt kādu, ko viņi tev raksta? Nu, pilnīgi random, Jack. Bija pilnīgi random. Vienkārši uzspēj kaut ko. Vienu, stop. Labi, vienu augstāk, tev ir kaut kāds teksts pierakstīts. Tev daudz heito, bet the way tu esi tik skaista. Ok, tas ir kaut kāds randoms. Sveiki. Džons. Es piekrītu tam, ko tu saki, viss ir galvā, un tas elementāri, it sevišķi rasta cilvēki ir vienkārši slaisti. Bet tas ir interesanti. Cilvēki, kas tev piekrīt, raksta tev DMos, cilvēki, kas tev nepiekrīt, raksta tev komentāros. Jā, un ir tāds prikols, ka cilvēki, kuri man piekrīt, mani publiski neatbalsta, jo viņam ir bail. Es saņēmu tādas ziņas, es lasīju, ka tas viss vēl iznāca ārā, ka ļoti daudz meitenes rakstīja, kas tev piekrīt, bet man ir bail. Man ir bail to teikt, kas tev piekrīt, un tas arī, man liekas, tik... bēdīgi, kaut kāds... Bet tā ir skaļa tēma, jā, es domāju, ka... Tu man teici, ka man vajag lobotomiju uztaisīt, tur tādu heitu, kur uzrakstīja, kur kāda meitene, ja balta tev neapnīkot un nesaprot savā galvā, ka ne visi cilvēki ir spējīgi sakot savai higiēnai, pasties uz sevi, runā par citiem neglītiem cilvēkiem, kamēr pašai dubultzots aug, ieslēdza TikTokā sūdu, lai komentāri pazūd nobijies, pati uzpumpējusi seju un kaut ko dirsēju uz citiem virsū. Un vēl, tā kā šitādi paragrāfi bija ļoti daudz. Jā, un tas ir no meitenes. Ja tu mēs viņu tev tā kā, viņi iet to profilu, viņi tev raksta reāli message, vienkārši 2 minūtes no savas dzīves iztērē. Un tie, kas arī heito, tā kā tie arī nolaiko to video, noskatās viņu 3 reizes un tikai tad heito. Es nesaprotu to domu, bet es vispār nezinu, man liekas, spēk tā kā nevienu heito, es vienkārši asirunāju. Man vienkārši triggero lietas, kuras agrāk pati darīju, un tā kā es negribu, lai citi viņas atkārtoja, un tad tā kā vienkārši saņemies. Kupšādi man uzrakstīja arī. Pirms viņa uztaisīja video vai pirms jūs iegājāt live streamā? Tad, kad notika viss tas skandāls lielais pēdējais no Gobzem un tā. Jā. Un ko viņa uzrakstīja? Vai tu negribi teikt? Viņa uzrakstīja, lai es neņemu galvā un ka viņa tā kā nepiekrīt manām domām, bet to, ka viņa arī neatbalsta, kas ar mani notika un kad tā kā viss tik publiski un viss tas. Šautos kupčai. Jā, tā kā vispār nekāds heits. Tā kā, jā. Ko domā par Gobzem? Es nedomāju par Gobzem, bet... Kaut kāds viedoklis tev ir, man šķiet.
Es par viņu vispār līdz tam baigi nezināju. Es par viņu uzzināju, es nezinu kā citu, bet es par viņu uzzināju Covid laikā. Tad, kad viņš Covid laikā baigi protestēja. Jā. Tad es par viņu uzzināju. Nesen es uzzināju to, ka viņš ir darījis, viņš pats tā kā ir slēpis Spānijā tagad. Viņš ir darījis tik tā kā questionable lietas. Tā kā par mani vienalga, bet tas, ko es nesen uzzināju, ko viņš izdarīja pirms Ziemassvētkiem, es nezinu, minēju to slavenību, neminēju. Pašmāju slavenību. Tā kā visi zina, bet neteikšu vārdu. Nav svarīgi. Un viņam bija kaut kāds labdarības šovs. Un Gobzets bija uzrecis kaut kādu video, kur viņš bija filmējies porņikos. Viņam tieši laivā ir labdarības šovs tajā momentā. Paldies Dievam, viņam tur bija kaut kāda sakara, ka to visu izņēma ārā. Bet es vienkārši domāju, tā kā cilvēks reāli strādā ar bērniem pustās labdarības šovos, tā tālāk, un tas izredzes tā kā 20 gadus vecu video, lai saprastu viņa reputāciju, un tik daudzas meitenes ir tajos highlightos, protams, es pati tā kā baigi neredzēju, kuras un kas, bet tas tā kā viņš pieaudzis vīrietis ar bērniem. Jā, Viņam ir bērni. 45 gadi. Viņam pašam ir bērni. Un tā kā tu vari iedomāties, ka kāds cits tā kā kaut ko tādu izdara, piemēram, tavai ģimenei vai taviem bērniem. Un tas tā kā vienkārši man nemēko vispār sens galvā. Bet, zin kā, ja tu esi tādā lietā, ja tā esi tāds video, ja tev ir tāda slava, ja tev ir netīra pagātne, tas nāks augšā agrāk vai vēlāk. Es tā kā ar to biju rēķinājusi, es vienkārši nebiju rēķinājusi, ka tas nonāks tā kā tik tālu. Jā. Bet kā tu nonāci līdz tā kā visam tam? Kam? Ko Gobzems liks storijos? Man atsūtīja diemos Instagramā kaut kāda random meitene. Bet es nezinu, vai tu gribi par šo runāt, bet tas, kas tika sūtīts diemos, tas, kas tika izplatīts Telegramā, kā tu tiki līdz tam? Kā tu tiki līdz tam, kad tu filmēji tos webcam video? Es varu par šo runāt, es tagad jūtos gatava. Es zinu, ka tā kā, ja es nerunāšu, tad kad cits tāpat tās runās, man tā kā būtu par šo jārunā. Kā es to sāku darīt? Man bija tikko palicis 18. Tā kā reāli 2 mēneši 18. Es strādāju Eurolife Technologies par to kāžu dealeru, un es tur jau strādāju kaut 5. mēnesi, tā kā tur diezgan ilgi strādāju. Un tajā momentā bija viena draudzene, kur klausies. Es zinu, tā kā ļoti ātru un vieglu veidu, kā nopelnīt naudu, nāc ar mani tur strādāt. Tāds, kas man tur jādara? Viņi tādi, baigi nekas, tev vienkārši jāskatās skaisti un jāsēž, un tev par to tā kā maksās. Un tāds, nice, jūs bijat kā ļoti naivi, un tā kā bija tāds, nice. Un tad es aizgāju uz turieni, un būtībā darba vide ir tāda, šitāda kaudze ar koko. Jā. Un sēdi un dari visu, ko tu gribi. Nāc, ka tu gribi, dari, ko tu gribi. Es pirmajās naktīs, es vispār neko pat nedarīju, tā kā seksuāls. Vienkārši sēdēju, tā kā runājos ar cilvēkiem, dabūju 300 eiro. Tā kā... Pa vienu nakti? Jā. Un tas man nenormāli ievilka, un tā bija mana pirmā pieredze ar to visu. Un es domāju, ka tā būs visu laiku, un ka man nevajadzēs neko darīt. Bet tad tur ir tā kā konkrēts cilvēks, kuram tu maksā tā kā ko naudu par īri, un viņš nenormāli uzspieda. Tev jādara vairāk, tev jādara tas. Un tajā momentā man bija tāds, ka es smezgājos tik tāls, tā kā nevaru iet projām. Tad es to pametu, tad es atkal atgriezos, jo tajā momentā man likās, ka tā kā nekas labāks no manis tāpat tās nevar būt. Un tad bija viena draudzene tur, kura arī ir tajos video dažos fonā. Viņa sanāk nav vispār legāli pat Latvijā. Un... Viņai reāli ir tikai viens cilvēks, tā kā radinieks, viņai arī ir 18. Viņa mēģina vēl skolu pabeigt. Un tam vienam cilvēkam viņas vecmāmiņai 4. stadija vēzis. Un viņa tur vergo un strādā non-stopā, lai dabūtu naudu ķīmijterapijai vecmāmiņai. Un, protams, ka tādas meitenes izsmēja, un tā tālāk, bet tā kā neviens nesaprot, kāpēc tā kā cilvēki to dara. Tā ir viegli, ātra nauda, un es negribēju viņu vienu tur pamest, jo man bija tāds, tā kā, ja viņa reāli vienu tur būs, kas sazina, kas ar viņu notiks. Un es tā kā upurēju sevi kaut kādā ziņā un tā tālāk, bet tā, ka tu esi tajā visā iegājis iekšā, tā ir ļoti grūti iziet ārā. Tu teici, ka tas viss notika kaut kādā vietā, tas Latvijā? Jā. Tas viss notiek Latvijā? Jā, Latvijā notiek daudz, ko mēs nezinām. Un Rīgā vēl pēc tam? Jā. Un ko tu zini, ko mēs nezinām par to visu?
Kādā ziņā? Ir daudz, ko mēs nezinām, bet tu noteikti, es domāju, ka tu zini vairāk nekā mēs. Nu, ne tieši par šo tēmu, bet kā mamma nostrādāja 17 gadus tiesā, un viņa man stāstīja par to, kas Latvijā notiek, un kaut kādās ir slēgtas tiesas sēdes, kur tā kā nedrīkst izpaust informāciju, baigi, nu tā tālāk. Un nu, ne tas, ka viņa man izpauda to informāciju, bet tas, ka viņa pateica vienkārši tā kā klausies, tur reāli mazīgi, kas notiek Latvijā. Un tad bija kaut kādas atvērtās tiesas sēdes, kur tā kā es varēju arī piedalīties. Un mums tiešām ir ļoti, ļoti traki Latvijā. Tagad mums ir tik crazy lietas notiek, un tagad noziedzība un tā tālāk, par ko vispār neviens nerunā. Un arī uz džimiem, piemēram, ir tikai 5% no visas Latvijas. Tā kā leitas statistika 2 gadu atpakaļ. Tā kā Latvija kā sabiedrība ir tiešām reāli crazy. Nu, mums bija jāizpēta tie arī video par to. Ko? Līdz ar to, nu, es domāju, ka daudz viņus ir redzējuši. Mums arī vajadzēja viņus pirms podcastu Es pati neesmu viņus redzējusi. Okay, nu, mēs viņus izpētījām, bet man bija ļoti viens interesants jautājums. Vienā no video, kamēr tu tur runājies un dari savas lietas, tev pieklāvēja pie durvīm. Un tu čilā aizgāji, paprasīji, kas tur ir. Latvijas. Tev atbildēja krieviski. Es krievu valodu par ruski maz druski. Un ienāca 2 meitenes. Vai tu vari pastāstīt, varbūt tu atceries, kas tās tāds bija? Un tā kā, kāpēc tu viņus ielaidi mājā, kamēr tu dari kaut ko tādu? Vai viņas arī to darīja? Tā kā, okay. Mēs visi tur bijām, tā ir studija, saproti? Es tur nebiju vienīgā. Kopā pa visu to visām to telpām bija 10 cilvēki. 4 čoki, 6 meitenes. Čoki arī to dara, vai tie ir tā kā vadītāji? Čoki arī to dara, jā. Un viņi pelna daži labāk nekā meitenes. Viens pelna kaut kāds 10 pakas mēnesī. Reāli, dalītojam šito te pasākumu un maucam. Ok, jautājums. Cik tu ilgi to darīji? On and off. Bet nu, pāris mēneši. Un cik tu nopelnīji? Vai tu nezini kopā? Es nezinu. Apmēram. 4 cipru skaitlis. Jā. 4 cipru skaitlis. Pagaidi, tā kā 4 cipari 1000. Tas ir 1000. Jā, pāris. Pāris tūkstoši. Jā. Zem 5000 tas ir pāris vai tas ir maz? Kā kurš mēnesis? Pagaid, tas ir mēnesī? Pagaid, tas ir mēnesī? Jā. Ne jau dienā. Nē, bet kā? kopā. Kopā mēnesī? Tā kā vispār par tavu. Tā kā to visu. Nu, vienā mēnesī pāris 4 cipari. Ok. Un tu to darīji pāris mēnešus? Jā. Ok. Kur tā nauda aizgāja? Es nezinu. Lūpās? Nē, es tajā laikā man pat nebija. Bet vēl tu teici, ka tu to darīji, tev bija kaut kāds video, kur tā kā, nu, kad jau tu tika ekspozot un tā, un tu pateici, ka tu to darīji pirms 3 gadiem. Bet tā arī nav īsti taisnība. Tā kā pēdējais video ir 2023. gadā. Tad tu to tā kā vēl darīji arī diezgan nesen. Jā, bet tas tā kā vispār nebija uz ilgu laiku. Tā bija milzīga kļūda. Jo es saku, ka tu iej tajā iekšā, tas tā kā ir, tu dabū tik vieglu naudu. Man personīgi vienkārši no tā ir bijušas traumas. Kāpēc vispār to aizsākt? Man viss dzīvē vienmēr bija kārtībā aizņemot tajā vienā sfērā. Es vienmēr biju kontroli pār visu. Es pabeidzu 12. klasi ar reāli labām atzīmēm. Man tā kā vidējā pēc priekšā bija 7, vienīgais, ko es strāgu labi matemātika. Es gribēju tālāk studēt medicīnu. Un vienīgā problēma, kas man bija tas, ka tā kā čoki reāli. Manā dzimšanas dienā, kad man bija 16, tā kā man izvaroja. Un tā bija mans pirmais experience ar to visu. Jūs nezinu, varat šito likt iekšā vai nē, es nezinu. Bet tas bija mainly, kāpēc es vispār sāku streamot. Jo man likās, ka tas ir tik vienkārši. Tā kā man nemiksējās kopā, ka es to varu kontrolēt. Man bija tāds, ok, tā kā, ja tas ir tik vienkārši un ja man par to nav vara, tā kā kāda starpība. Un jebkura meitene, kas dara OnlyFans vai ir webkamā, es pieļauju domu, ka 90% ir tieši tāds pats stāstījums. Un tā ir milzīga kļūda, un to nekad nevajag darīt. Tāpēc, ka noteikti arī būs nākotnē par to video. Tā ir vissliktākā lieta, ko tu vari izdarīt sev. Bet... Tā kā brauc tā kā uz kaut kādu Dubai, dari to privāti, bet neliec to internetā. Tā kā, ja tas ir tavs, neliec to internetā, jo tas man vilksies tā kā visai manai dzīvē cauri. Tā kā es nekad netikšu no tā vaļā.
tā kā man būs tagad tik grūti vispār runāt un iet ārā, jo es zinu to, ka tā kā dabūs cilvēkiem pirmā asociācija ar mani. Un tā kā tas ir tiešām šausmīgi, un es ļoti to nožēloju, bet jā, tas pēdējais, ko es darīju, tas bija varbūt mēnesis, nezinu, tā kā ļoti, ļoti mazs periods, jo es vienkārši nestrādāju ar sevi pietiekami daudz tajā laikā. Tā kā es esmu 5-6 gadus strādājusi sevi, bet tā kā es saku, tad, kad es beidzu reāli dzert, pīpēt un tā tālāk, man viss sakārtojas galvā. Un tad tagad es tikai reāli life coach, man ir 3 life coach šobrīd, un pēdējo mēnešu laikā, pusgada laikā es tikai esmu tā kā sevi sakārtojus. Jā. Tad tu teiksi, līdz galam. Daudzas meitenes manipulē vispār, lai tu tā kā dabūtu tās meitenes iekšā. Jā. Tā kā es tā arī biju domājis, ka tā kā, nevar. Jo, tā kā tev tur reāli ievelk iekšā. Un tad sākumā tā kā, viss čili vienkārši sēdi un lēnām aiziet, tā kā, ja tu nedarīsi šito, tā kā. Jā. Okay. Un liels aspekts ir tas, ka regulāri darbā ir alkohols un tu vari lietot. Tā kā visiem vienalga ir galvenais, lai tu pat daudz nopelni. Vai tu tā kā biji domājis vai gaidījis, ka tā kā viss tiks līkots? Es biju domājis, ka tas noteikti var notikt, bet es nebiju domājis, ka Gobzem savā storijā to ieliks. Tā kā man bija tāds, ka jā, varbūt tas tā kā notiks, un tā bija daļa no manas pagātnes, un es no tā kā nekaunos, es esmu to pieņēmusi, bet es nezināju, ka tas aizies tā kā tik tālu. Tā kā man likās, ok, tur kaut kāds jau links būs, nolīkos, medicidijā. Bet par to runāju dienām ilgi. Tā kā man nelika vispār mierā. Un es nezināju, ka tas tā kā būs tik crazy un tik nopietni. Jā. Kāpēc Angela Summers? Es neizvēlējos to. To tev iedot tikai? Jā, to tu neizvēlēs. Viss chill! Man tā kā reāli likās. Viss ir chill! Viss kārtībā. Es rēģināju, ka šajā jautājumā būs. Es esmu ļoti atklāts cilvēks, es par neko neslēpju. Bet cik cilvēki par to zināja pirms to izplatīja? 3. 3 tā kā cilvēki, ko tu pazīsti? Pa visu to laiku, kad es to darīju. Okay. Nē, 4. Mana draudzene. Vai 2 no tiem ir abi vecāki? Jā. Viņi zināja jau no paša sākuma? Vai jā, es saku, es neko neslēpu, tā bija milzīga kļūda, un es viņiem to pastāstīju un pateicu. Un kāda bija viņa reakcija? Mamma sāka raudāt, un pēc tam pateica to, ka viņi man tāpatās mīl un viss ir kārtībā. Un teica vienkārši tā kā neko baigi neteica, tu plus mīnus to pašu, ko māma, bet teica to, ka, viņš neko neteica, bet viņš nezināja, kāpēc ar mani runāt. Jo tā kā es biju sabojājis ļoti tādu perspektīvu par sevi, jo viņa acīs tā kā biju tā kā, tad naiva, reāli mierīga meitene, bet tā kā pēc visa tā skandāla un tā kā, ka es vispār pateicu, ka es to tā kā esmu darījis, viņš vispār tāds sēja, viņam likās, ka varbūt, ka viņš man pat nezina līdz galam, kā es par tā kā ko tādu varēju darīt, bet mani nenosodīja noteikti, un viss bija chill saistībā ar to, bet pagāja kāds labs laiciņš, kamēr tā kā viss bija kārtībā. Un kāds ir tagad tavas attiecības ar vecākiem? Superīgas, vakar tieši pie tēta biju. Jā. Pie tēta? Tev vecāki šķirušies? Jā. Okay. Un tu vispār kur dzīvo? Tu dzīvo pie drauga? Pie savā mājā? Vai pie drauga? Jā. Ja varētu patīt laiku atpakaļ, vai tu to darītu vēlreiz, vai tu to tik ļoti nožēlo, ka tu pat negribētu to naudu dabūt vairāk? Es to nožēloju tik ļoti, ka es tā kā man ir vienalga par to naudu. Es būtu labāk dzīvot uz ielas. Tā kā nopietni. Tas bija šausmīgi, tas bija pretīgi. Tas tevi degradē, un ne tikai tas, bet tā kā, kad tu iet tajā visā iekšā, tur ir tik grūti izskaidrot, un es to darīšu. Bet visa tava apziņa un tava individualitāte, tā kā, kas tu esi un ko tu domā par sevi, ir sagrauta. Tu vienkārši tā kā vairāk nezini vispār, kas tu esi un ko tu no sevis sagaidi. Tā kā tur noteikti tas būtu jāpēta, tur noteikti ir kaut kāds prikols, kas tā kā pilnīgi izmaina tavas domas uz dzīvi un uz sevi pašu. Tas mains, tas ir crazy. Tā kā tas tagad ir viss, tu atpakaļ vairs neej tur. Nekad dzīvā. Jo tu teici, ka bija tāda perioda, ka tu to nedarīji un tad atnāc atpakaļ.
Tad šoreiz Es tā bija pateicu, pēdējā tas tā kā bija balstoties uz traumas, un tas vilkās man līdz momentam, kad es sāku reāli ar sevi strādāt. Tieši tajā aspektā vairāk, jo, zin kā, nekāds džims, neviena draudzene neizlabos to traumu, un tur tiešām ir jāiet iekšā tajā visā, to nevar noignorēt, un tev vajag saprast cēloni, lai to tiešām izbeigtu darīt visu dzīvi. Tu esi domājis pie psihologa iet, vai tu jau esi vērsties pie tā? Nu, pie life coach kinda jau ir tā kā psihologa izglītība. So, I guess tas tā kā 2 vienā. Es vispār esmu ļoti par life coach. Man liekas, tas ir tik super, tīpaši tu vari dabūt vismaz 2, tādā ziņā, ka tā kā viena sieviete, viena vīriete, tad pilnīgi tāds striktīgi labs miks. Tu teici, ka tev ir 3 tagad life coach, vai? Jā. Nav tā, ka viņi katrs tev saka kaut ko savu? Nē, Vai viņi visi pateica pateica. kaut ko ideāli tā, lai beigās... Jā, Okay. papildina. Okay. Ideāli. Bet saka reāli to pašu, ko man dzīvē darīt. Un tāpēc es arī pievērsīšos visam tam online un tā. Jā. Tev kādi jautājumi? Jā, man ir kind of topic. Nu. Es šos jautājumus nerakstīju, jā. Es to ļauju saviem Instagram sekotājiem rakstīt. Tavs domas par tā kā feminismu? Domas par feminismu. Jā. Nu, es uzskatu to, ka mums nav viss vienlīdzīgi Latvijā. Tāpēc, ka ir ļoti daudz firmas un aspekti, kuri, piemēram, dos priekšroku vīrietim, tikai tāpēc, ka varbūt tieši tajā vecumā sievietei vadītājs domā, viņa tad tūlīt dzemdēs bērnus, viņu neņemšu darbā. Un tā kā ir ļoti daudz tādu gadījumu bijuši, tīpaši kaut kādos uzņēmumos. Tu pat esi feminista? Es uzskatu, ka esmu objektīvi domājošs cilvēks. Manuprāt, diezgan loģiski, ka fizisku darbu labāk izdarīs vīrieši, jo vīriešiem ir lielāka kaulu, citādāk uzbūve nekā sievietēm. Manuprāt, tur nav feminisms, tas ir loģiski, bet es nezinu, kāpēc cilvēki to tā kā viens vienādi liek, bet man liekas, tas ir loģiski. Bet ir kaut kāda aspekta, piemēram, sievietēm ir vairāk smadzeņu šūnu nekā vīriešiem. Tas ir fakts. Sievietes labāk analizē, sievietēm ir plašākas emociju spektrs un tā tālāk. Uzņēmumos, kur vajag saliedēt komandu, kur vajag būt kaut kādam kodolam, labāk būs sieviete. Tāpēc, kad viņi saprot vairāk emocijas, izprot vairāk cilvēkus. Vadība, kur nevajag tik ļoti to saliedētību, bet vienkārši konkrēti ņem un sēdi vadu uzņēmumu. Tā, lai viss pēc papīriem ir labi, tā, lai visi klausa un tā tālāk. Tur labāk būs tā kā vīrietis. Tur vajag, tā kā man liekas, arī diezgan, es nezinu, vai tas ir feminisms, bet drīzāk kaut kāda bioloģija, psiholoģija cilvēku. Kaut kā tā. Man vienkārši ir kaut kāda konkrēta uzskata par konkrētām lietām, bet vai visiem tāda ir? Nē. Lai Latvijā tā ir arī baigi nē. Jo man arī bija viens raidījums, kur man atnāca un jautāja par to, kā darba vietās vadība izturās pret jauniešiem un kāpēc vispār no tik daudzām darba vietām gāja projām. Man īsa atbilde bija tas, ka nav iejūtība. Reāli cilvēki nepieiet ar iejūtību. Bieži tu strādā darbu, kur tu pat neredzi vadību un tu pat nezini, kas pieņem lēmumus un kas ir tev noteikti. Tas tieši tā kā vairāk jauniešu darba vietās. Pieauguši cilvēku darba vietās, tur es varu pamatoties tikai no informācijas avotiem, kas man ir apkārt. Man nav 30, man nav bērnus, nezinu tādas lietas. Jā. Ko tā? Nākamais off-topic jautājums. Ko domā par LGBTQ? Tas LGBTQ, HD, 4K vai kas tur? Jā. Ko es par to domāju? Arī tā kā arī man no turienes arī tāda objektīva doma. Kamēr tu neuzspied nevienam lietas, kā dzīvot, tikmēr ok. Es nezinu, bāz dirsā, kam tu gribi. Tā kā, dari, ko tu gribi. Bet, ja tu saki citiem, kad visiem tā ir jādara, tad tas nav ok. Un, ja tu dzīvo, kā tu gribi, ja tu jūties tā laimīgs, tad ok, bet, nedari pāri nevienam citam un nevalc tajā iekšā nevienu citu. Jā. Bet pēc tam morāles principiem tas ir pareizi, būt gejam?
nav nepareizi vai pareizi, tīpaši šajā gadsimtā, kur mēs dzīvojam. Es personīgi esmu vairāk par tradicionālo dzīvošanu. Es esmu arī tā kā bijusi tajā visā iekšā, nu tā kā both ways un tā tālāk. Tā kā, bet tas arī bija no traumas. Tas arī tā kā psiholoģiskais aspekts, bet es esmu vairāk par tradicionālām lietām, tīpaši tagad. Jo man liekas, galvenais, lai tu esi laimīgs, bet man liekas, foršāk ir būt, ka tu esi sev ticis galā un vairāk dzīvo tradicionāli un tā. Man liekas, tas tā kā benefito vislabāk mani, tāpēc es par to laikam. Ok. Tad domas par mūsu šobrīdējo prezidentu Edgaru Rinkēviču. Baigi domas nav. Zinu, ko es ievēros. Okay, es nezinu, vai tas ir tāpēc, ka mums ir tas prezidents, bet reāli visur ir reklāmas, lai tā kā pārbauda pret, lai pārbauda. Es redzēju reklāmas, tā kā es mīlu savas olas. Tā kā visur. Ir bildi pie viņas, jā. Tā kā visur reklāmas, tā kā nokot 10, tur kaut kāds Māris Grigls, kas agrāk laikziņas vedīja. Tā kā agrāk tā nebija. Un es nezinu, vai tas ir tāpēc, ka mums ir tas prezidents, vai tā kā tas iet roku rokā. Es ļoti šaubos. Vai arī tas ir tā kā, kurš pieņem tos lēmumus, bet man liekas, valstī šobrīd noteikti nekas sliktāks nav. Cik es zinu, ir daudziem algas paceltas, cik es zinu, bedres taisa, ceļi ir labāki, nekas tāds sliktāks nav. Tā kā, lai arī ko viņš darītu, man liekas, viņš kaut ko nepareizi nedara. Jā. Domas par viņu pašu. Vienīgais, ko es redzēju, bija tā kā intervija ar viņu. Viņš reāli, viņš rēcīgs ir. Tā kā viņam nav nevainas, es neesmu pret. Jā, viņš neko sliktu nav izdarījis. Viņš tā kā pirmais atklātais gejs prezidents Eiropā, laikam. Eiropā? Vai pasaulē, es nezinu. Eiropā čista, bet varbūt pat pasaulē. Un, viņš nerunā par to skaļumu, manuprāt, tas ir tā kā, viņš dara savu prezidentu darbu, un viņš nejauc to, kas viņš ir tā kā personības ziņā iekšā tajā. Viņš nejauc abus divus kopā. Jā. Tas ir pats galvenais. Pilnīgi liekas foršs viss ar viņu. Ko domā par imigrācijas stāvokli Latvijā? Baigi nedomāju, baigi nesakoju tam līdzi, bet tas, ko es uz ielām redzu, neko sliktus tā kā neredzu. Tātad tu atbalsti to, ka pie mums brauc indieši un visi tie, es nezinu, kādas tautības viņi ir. Kamēr nevienam nav darīts pāri, kamēr visi dzīvo saticībā, man liekas, tas jau vairāk kaut kāds rasisms būtu, jo būtu iebildumi. Es neesmu rasists, man liekas, tas ir tā kā stulbākais, ko var vispār darīt. Tā kā kāda starpība, vai cilvēkam ir vairāk pigments ādā vai mazāk pigments ādā, tā kā ko tas vispār maina. Un katrā valstī ir sava pieņēmuma, jo tu atbrauc uz šo valstu un pieņem tās valsts vērtības un maksā nodokļus, attīsta sevi kaut kāda biznesā, vai tas kā pilnīgi vienalga ļoti forši. Man liekas, nekas slikts nav bijis no tā, kad mums ir migrējuši. Vismaz tagad, es zinu, vienu brīdi agrāk varbūt sliktāk bija, bet tagad viss ir ļoti tā mierīgi un forši. Man pat liekas tieši forši, ka Latvijā kaut kādas citas vērtības ir varbūt arī no tā ienākušas. Kaut kāds miksiņš foršāk, vairāk var iemācīties no citas kultūras. Ko mēs varam sagaidīt visi tagad? Tā kā mēs beidzam jau, ko mēs varam sagaidīt? Kur mēs redzēsim tev tālāk? TikToks, kurš datums? Jā, 10. aprīlis. TikTokā. Kā tevi atrast TikTokā? The Project MMB. Kas ir Marta Marija Bonda? Vai ko nozīmē MMB? Jā. Okay. Tavs uzvārds ir reāli Bonda? Jā. Tas ir tik sick. Mēs tā kā Jamesa Bonda uzvārds. Jā, aģents 007. Vēl kaut ko jauns raidījums nāk, to negribu. Es noteikti 9. aprīlī arī ielikšu, 10.9. ielikšu TikTok par to raidījumu. Tas tā kā būs. Instagrams savs, vai tas ir tāds klusais Instagrams? Tas ir klusais Instagrams, jā. Es esmu minimāli aktīva, bet tā kā, ja baigi stalko, gan jau atrast var. Tu jau teici, ka tev stalko 1000 skatījums, 100 sekotāji, tur jau citi jautājumi nav. Tā kā gribēs atradīs, bet baigi negribu reklamēt. Ok, pēdējais jautājums domas par dziesmu Josefīnu.
Vai tu nenoklausījies? Es noklausījos tajā. Sapratu dziesmas domu. Es, man liekas, sapratu, jā. Baigais vibes bija. Domas par dziesmu. Kāpēc Josephine? Es vienīgā doma, kas man bija tā kā, no kurienes tas vārds. Tā kā es sapratu vibu, es sapratu tā kā zemtekstu un visu to. Kāpēc Josephine? Kas ir Josephine? Manuprāt, Josephine ir tā kā smalkākais vārds. Ja es dzirdu Josephine, es domāju, ka viņa nāk no bagātas ģimenes. Viņa nāk tā kā no naudas. Viņa ēd no zelta karotītēm. Okay, un dziesma bija par to, ka meitene nāk no rītīgākajiem tā kā bagātas ģimenes. Ok, bet kas ir Josephine? Nu, es nezinu, kas ir Josephine, godīgi. Bet šautās Josephine. Tu zini kaut vienu Es Josephine? nevienu Josephine nezinu. Bet es tinu Tinderī, un tā man ienāca ideja. Es tinu Tinderī, bija meitene Josephine. Viņa gan neizstījās galīgi no bagātas ģimenes, bet vārds bija krūts. Tu zini, kā Josephine? Es tagad pat domāju, vai vēsturē ir bijusi kaut kā Josephine. Josephine vēsturē ir bijusi, jā. Kur? Latvijā nē, bet Josephine ir bijusi, jā, ir bijusi princese, man šķiet, ka Francijā, bet es neatceros, kuros gados, ļoti sen, 1800 kaut kas tāds. Kāpēc tu zini? Tāpēc, ka es googlēju ļoti daudz par Josephine, tā kā es rakstīju dziesmu, es googlēju, vai, tā kā Josephines un tā, un es mēģināju atrast tā kā kāds populārs Josephines, un tā bija vispopulārākā. Ok. Bet tagad es jūtos gudrāks par franču vēsturi. Okay. Ej, un atkal podkastam jau ir beigās. Jā, beigās. Neaizmirsti uzspēst laiku, uzrakstītu komentāru, abonēt. Bastīt čevs, podkasters. Sigma čevs. Jā, nebonē šokām. Paliksi pa līgumu. Mēs paņemsim tevi priekšā, jo mēs esam sigmas.